Tā ir graudpods. Bija doma to iztaisīt jau lielā dienā, mazajiem dvēselputniem. Bet savijot gan lielo dienu, gan lieldienas kopā, mēs ieliksim tajā vēl pēdējo savu drusciņu un savu vēlējumu. Jo rīt mēs brauksim ļoti īpašu Līvu svētvietu. Tā būs tā vieta pie karaļa Atko, padoņa Atko, kur mēs šos graudus papērsim un lūksim, lai mazie putni atgriežās kopā ar mūsu senču debes, lai viņi stiprina mūs un kopā ar mums. Tāpēc šajā aplī, ieliekot klipatiņu sevi, mēs katrs pateiksim, ko mēs vēlētos, lai šie mazie putni, šīs senču debes atnes. Minām Julgī, es esmu Julgī. Es lūdzu atnest līdzsvaru, ko tik ļoti vajag gan ikdienā, gan tajos. Skaļāk. Lai tev atnes mazie putni, mazie putni. Lai iemāca tevi kādas godras lietas. Oi, cik smaga. Tur ir daudz labu domu, viņa katreiz kļūst ar vilku. Pēters cītīgi vienmēr cenšas kādu drusku izbērt, bet vienalga tas pats ar viens svagāks. Minām Kelmīt. Es šajā laikā jūtos tāpat kā pārējie man tautas cilvēki, kad sākās jauns gads, kad ir atmodu un kad mēs esam atkal tikpat daudz, cik kādreiz šeit, šajā zemē. Ja dvēseli putni, dvēseles apvienojas ar mums, kad mēs šeit esam arī vienreiz mēnesī svētdienās un no pārējiem labiem ļaudīm. Un mūsu spēks enerģija, labais prāts un goda prāts vairojās. Un tā nav ne ezotērika, ne mistika, bet no tiesas vairojās. Jo es domāju, ka Latvijā jo vairāk būtu šādu apļu, kā tāds dzimtas aplis, jo mēs būtu izturīgāk pret visādām muļķībām, ko mums grūž iekšā pa visiem galiem. Un, jo mēs vairāk vērtētu paši sevi, savējos, uzticētos savējiem. Ja, lai mēs esam gudri un prātīgi un nešķiest savu senču gudrību tā vēl. Šortina. Mēs droši vien dvēselputniem lūgtu, lai atnes spēju un prasmi priecāties par to, kas mums ir, tā vietā, lai mēs skūtu par to cenā. Mona teica, Minā un Mona. Es esmu tu. Ļoti praktiski. Saldumu. Kā tas? Saldēs bērniem. Jā. Minā un Magnese. Magnus
par mums abiem un par visu ģimeni un par visiem jums un vairāk mums. Es domāju, ka pavasaras saulīte un tādu pozitīvo enerģiju un galvenais tā daudz veselību mums ļoti vajag. Es jau esmu uz tās strīdas. Pilnīgi. Tā ir piekrišana, kā jūs saprotat. Seno laikos tikai tā piekrita. Magnus nolaid zemē, un ja viņš... Var arī teikt minimum, tas ir tā kā minimums. Mans vārds ir, vai arī Minā un es esmu. Minā un Daiga. Kāds ir tātad? Te ir savu. Minā un Darens. Un... Es domāju, ka mēs kopā jau vēlamies no putniņiem vairāk sirdsmieru. Un tad arī visu pārējais būs labi un pozitīvi. Minā un Rihards vairāk novēlē dzīves prieku cilvēkiem, lai smaidīgāk, staigāk un uzticās viens otram. Minā un Daniela, Anita. Daniela teica, ka viņa vēlās sunīti. Viņiem jāatrod tāds īstais sunīti. Es gribētu saticību. Minā un Armands. Salaspilī, ja? Vai laba raža nākamai. Šodien. Labi, tā jauka. Atļaus. Minā un Līga, Lauma un Madara. Un, jā, es to saticību arī vēlētu uz kopīgo. Minā un Ziedonis. Es vēlētos un vēlu visiem atbrīvu no visa traucējošā brīvību. Minā un Zana. Un, es vēlētos, lai putniņi atnes vēl vairāk prieka. Cik viņš daudz jau ir, bet vēl vairāk prieka. Minā un Kārli. Ko es gribētu, lai atnest? Veiksmi. Veiksmis nekad nav tā daudz. Minā un Dace. Es gribētu, lai mazie putniņi mums atnes visiem mīlestību, saticību un daudz prieka katru dienu. Ārāk būtu tā. Kāds ir pavacari apmīgi augstu. Pēriņš Minā un Pēteris un es te mūsu senču reiļus, kas te ir bijušies, es pietiekoši barojos ar šitiem graudiem iepriekšējās sanāksmēs. Lai tie mazie putniņi nes tos, ko ja jūs esat manos draugos, ja paziņi, un es apsveicu svētkos, es vienmēr saku, ne jau tā, ka es nevarētu atrast visu kaut kādīgs pantīgs piemērot, es vienmēr saku, dzīvo zaļi. Un tas man teiciens ir gājis līdz no tādiem laikiem, kad es izrastīju to Morits Blunderis, ko visi pazīst, ka Māris Vētra, savā grāmatā Baltmans Baltās nams, teica, ka viņš dzīvoja pēc to izteicienu,
dzīvo zaļi. Ne jau tā kā sienās, bet tā kā šeit. Es redzu, ka šeit ir līdi, kas ir sanāk un atbalstītāji. Dzīvo zaļi. Nestāv uz vietas, bet vienmēr kustās prātā un izdarībās. Un lai tie putniņi dod jums visiem spēku dzīvot zaļi. Jūs laikam zaļo partijā iestājāt? Nē. Es jau atbalstīs tādu dzīves domu, kad daba jau ir skaista un jāatbalsta un visam jau ir dabiski tā kā šeit. Ne jau tā. Mino Andris, tā ir Laima, Elīna. Mēs gribam, lai putniņi atnest mierīgas debesis. Pēdiņš, Nina un Kristīne. Es vēlētos, lai putniņiem vairāk lai atnest cilvēkiem sadarbību. Viens otram labāk saprast, izrunāties, kopīgi palīdzības. Pasaules būtu miers, varbūt kārtības. Kādi Jūlija? Mēs laikam atnācām vēl un īsti neizsaprotam, kas mums ir jāsaka. Es sapratu, ka novēlēt to kādā. Vasarā tīkšķīgi vasara, rudenī bagāk rāžu. Un ziemā sniegu, skaistu, laiku. Brāļa dēļ netīšām redzēju tādu interesantu vīra teiktos vārdus Latvijā. Sauc Ļiģājers, kurā klausās ļoti daudz šeit dzīvojušo ļaužu, kas runā dažādās mēlēs, un šeit domā ļoti dažādas domas. Bet, kad viņš smītņāja par lāžpēs un runāja par Zeltīlī, un teica par senajiem māju dieviem, man tikai nedaudz gribējās pasmaidīt par to visu ārprāt. Ka laikam viņš ļoti aicina visus izvēlēties būt pašiem par sevi. Jo, ja viņš zinātu maķinīt vairāk, viņš zinātu, ka Lāčplēsis nav tikai diezgan jauns rakstnieka radīts epos, bet tās ļoti senas zināšanas. Tie ir pirmīti par to, ka mūsu pirmā ir lāca. Mēs esam lāču bērni. Un jūs visas taču saviem bērniem joprojām dzīvi. Saglabājuši šo ļoti seno momentu. Tāpēc mūsu sākuma meditācijā viss varēs aizvērt acis un mēģināt sajusties tajā laikā, kad mums nav nekādas maskas, mums nevajag liekuļot, mums nevajag iedomāties sevi tādu vai savādāk. Mums netraucē lakām dzīvelīgi spraidoši bērni. Mēs esam paši, mēs esam pilnvērtīgi. Mēs skrienam ar vilkiem un esam ar lāčmātes pienu baroti. Sadziedāsim kopā līvu lāčmātes dziesmu. Un jums būs ar aizvērtām acīm jāpiedzied ejo, ejo. Laps
tos mazos arī fiziski izšūpinot. Tā ir lāču matas. Tu salasīsi, jā? Un izšūpināsim viņus, tā ir lāču matas. Labi, tā, kā tāds ķepās. Asi tev jānāk mums paliek tā. Tēvu. Ankīte, tu būsi pirmais paraugu demonstrēt. Taču. Jā, nu man izkrīt. Es tev māsu izvest, nē. Tad audējai negods. Vajadzēja pirmo mani izsīt. Katrai ģimenei savējie, nu nākat jūs nākamie. Laiža vārā mazos uzsari. Domā, ka viņi ir kārtā. Nē, Tagad būs daudz mazas traģēdijas. Tik labi bija. Tā ir tā sajūta, kad tu esi pirmā drošībā, mīnumā, pasargāts un savējot. Nu, nāksi? Nāc, es Nāc, Madara būs drosmīgāk. Nu, dodas tev palīdzīt. Paskaties! Kā mītiņā! Ejā, 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 Kur bērniņš var justies vēl drošāk? Kā? Paskaties, kur tu esi? Tas atkal labprātīgi. Vēl drošākā zotē. No tev būs jāpalīdz. Tu varat jūs jau viņu tā šaurāk, tā ka tev sanāks tā krēslā iesaisties. Ko? Jā, šitā te. O! Ejā, 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 ejā. Bija? Nāksiet mums abi divi arī šūpināt? Vai vajadzēs vēl kādu palīgu? Negribu. Kā šūkolēs? Uz pusēm mēs vēl pārlikt. Kā tu domā, tev noturēs? Ko? Domā, neko noturēs. No? Apsēdies šitā te. O! Jā!
Labi, ar brāli? Abi trīs? Labi, varbūt. Latvijas māsiņai, paskaties māsiņu. Māsiņu, tu ej ar māsiņu. Labi? Māsiņai varat sēdēt. Jā, sēžamies. Opā. Osim, man liekas, tev būs jāpalīdz. Oskar, tu arī kā priekšā?